mēs esam pabraukuši cītīgi treniņus, mēs esam pabraukuši mazās sacensības, kā man veselība atļāva, mēs to darījām. Un arī Jānis ir pēdējo nedēļu, iepriekšējo nedēļu visu otrdien mēs nobraucām pēdējo treniņu, un viņš visu nedēļu gatavoja tehniku. Un šodien arī bija mērķis to tehniku pārbaudīt, vai motors ir kļuvis jaudīgāks, vai izpūtais darbojās, vai karburators darbojās. Un, kā jūs redzējāt, arī viena ķibelīte izlec ārā, un tāds arī bija tas mērķis, lai mēs neaizbraucam uz Franciju, un tur nesākam slimot kaut kādas tās mazās likstas, bet tiekam skaidrībā tepadās mājās, jo tad vēl ir mazliet laiks viņas novērst. Bet arī šodien laikapstākļi bija mazliet dubļaini, tā trasa bija, bet no otras puses sakal mēs nevaram zināt, kāds būs Francijā laiks. Es neesmu nemaz skatījies, iespējams, ka tur varbūt sils. Kā jau rudens mēnesī, nezinu, varbūt sils, varbūt beigās būs dubļu gonka. Tā kā jābūt visiem apstākļiem gataviem. Jā, tas labi, ka šeit, bet tas, kas teikt notika, tas ir tāds, tas ir var notikt jebkurā reizē, tas ir tāds nenovēršams kaut kāds. Es tā domāju, tur kaut kāds akmentiņš iegāja bremzēs, kur jebkuram tas var notikt, principā. Bet, es mājās vēl to visu pārbaudīšu, vai tas 100% ir tā, kā es domāju. Jānomazgā un jākrāmē viss iekšā, jābrauc prom uz nācijām. Šogad varbūt nav tā sajūta, bet vienmēr ir bijusi tā, ka tu nobrauc visu pasaules čempionāta sezonu, kad tas stress ir beidzies, un tad šitais ir tāds tā kā saldais ēdiens, ka tu fiziski labā formā esi, ir rudenīgs laiks, daudz nav karstums ārā tāds, patīkami vienmēr. Man nācijas ir patīkams. Citiem braucējiem ir tā, ka nobrauc pasaules čempionāta sezonu, liekas, ko tās nācijas. Man ir savādāk. Man vienmēr gribējies aizbraukt uz nāciju krosu. Citus gadus ir tā, ka tu pasaules čempionātā esi konkurents, arī tu gribi būt labāks nekā tavs otrs valsts pārstāvis, bet te ir jāsanāk kopā, tā kā komandai visi sadraudzējās, visi ir zem vienas telts, visi runājās, viens otram dot kaut kādas padomus, un tas tādu foršu ģimenisku, komandisku sajūtu rada. Pavisam savādāks noskaņojums. Mums uz doto brīdi šis ir labākais sastāvs, kas arī pēdējais Latvijas čempionāta posms saldu, ja mums nebūtu pirmā braucienā nebūtu bijusi tehniska ķibele, mēs būtu noteikti bijuši visas ekipāžas 1, 2, 3. Izņemot mani, es vienu pasaules čempionāta posmu pēdējo esmu nokantējis. Neviens nav braucis pasaules čempionāta līmenī, nav braukuši lielas startautiskas sacensības, nav bijuši, tā teikt, attiecībās vai konkurējuši ar tiem stiprākajiem, kas pasaulē šobrīd ir. Tas tāds viss zem jautājums, bet kas ir interesanti šitajā sacensībā arī, kad vienu sliktāko braucienu met ārā, kad ir svarīgi, lai visi nobrauc līdz galam, jo citreiz arī tam stiprākajiem var nepaveikties un varbūt viens slikts brauciens. Tā kā tur līdz, kas arī solo nācijās pierādījās, ka franči līdz pēdējiem aplim viņi nezināja, ka viņi vai nu uzvarēs, vai nu holandieši uzvarēs. Un tas ir tas īpašais, ka tu nezini. Ja pasaules čempionātā tu brauc, tad tu zini, man tik un tik punkti priekšā, ja nekas tur traks nenotiks, tad es esmu uzvarējis, vai otrais, vai trešais esmu, vai kaut kādā vietā. Šiten ir tas tāds nezināmais visu laiku līdz pašam pēdējiem fināla braucienam. Jānis ir tomēr pēdējos 2 gadus, 3 atgājis no pasaules čempionāta aprites un uzsācis darbu mājās, viņam ir ģimene, un tas tomēr ir kaut kas vairāks nekā vienkārši aizbraukt nedēļas nogalē plezīri pēc Latvijas čempionāta vai Igaunijas čempionāta uzbraukt, kur tu vari aizbraukt uz mačiem svētdien no rīta un svētdien vakarā būt mājās. Tas tomēr prasa krietni vairāk. Tas ir dzīvesveids. Tad viņam ir jāmaina viss, vai ja viņš būs gatavs to darīt, tad nākamais atkal ir, vai kāds no mūsu cilvēkiem atradīs līdzekļus tam, vai būs cilvēki, kas gribēs mūs atbalstīt, bet no manas puses man liekas, ka šis būtu tāds foršs brīdis, un arī man ir sajūta, ka mēs diezgan labi saprotamies, ka mēs diezgan varētu būt konkurētspējīgi, varbūt ne 1 gada tādā šķērsgriezumā, bet 2 gadu šķērsgriezumā. Es domāju, ka mēs varētu
mēģināt cīnīties par pasaules čempionu titulu. Nu, tas no manas puses man ir tāda sajūta, un tāpēc es nesaku nē. Come and get it!